viņi arī bija. Būtu topiks, nezinu, atkārtot uzbrukumu Smailē un atstāja galvi. Jā, Liepājniekiem standarta situācijas, tur iespējams savukārt spiediens un jācenšas veiksmīgi sekmīgi spēlēt pret uzbrukumus. Jāatzīst, ka brālis atrodas daudz labākā epizodē un iedeva brālim Mikauniekam tādā daudz labākā citiem pozīcijām. Brālis ir Kalniņš. Vai iespējams. Līdzīga situācija. Glābt no izrēķināšanās pret apsardzes darbiniekiem. Protams, tas ir mans subjektīvais viedoklis un neko es aprunājos ar slēvs un aizmantot. Izpildīju šo sodu sitienu. Pārāk ilgi mīnstinās. Parasti ne pie kā labi tas nenoved. Kā es pieminēju, ne pie kā labi nenoved. Mikauniekam. Teikums ir mums kaut kāds lokāks. Kāpēc Mikaunieka ilgstošais uzbrukums? Draudīgs epizods šoreiz bumbu līdz rāpām nenonāk. Tas vienkārši nekas saucības dienu. Jāsniedz aslēpējniekiem apakaļ. Izveidoties labs pretuzbrukums Ventspilsnē. Šoreiz neizdevās. Uz pretuzbrukumu. Es ceru, ka pamanīšu, kurš spēlētājs ir nogājis nesnā laukuma. 1970. gadiem ir teikuši viedi britu futbola līdzjutēji pēc uzbrukuma. To izdarīs Ventspils. Liepājnieks un Vārds Zaudēja. Turpināšu es šo 70. Jā, redzējām pirmā puslaikā vārtu pārliktas, 2 vārtu stabi. Izdevās parunāties arī ar dažiem līdzekļiem. Mērķiecīgi, pārāk spēcīgi piespēlēt. Liepājniekiem arī ir nepatīkama pieredze arī pret Daugavpils komandu, pēc 2 gūtiem vārtiem arī zaudēt spēli. Redzēsim, kā Liepājnieki nospēlēs šo spēli. Pirmo puslaiku.